Mans vārds ir Inese Gātere. Es esmu mākslas zinātniece, esmu saņēmusi arī Latvijas Mākslas akadēmijā maģistra grādu un tieši par Zēdelgemas vizuālā materiāla izpēti. Tā lielākā bāze materiālu mums ir zīmējumi, bet ir arī iespiedu grafika, ir zīmējumi, kas ir tapuši akvareļu tehnikā, ir nedaudz arī tēlniecības. Digitāli būs aplūkojams arī fotogrāfijas. Vienu daļu no Zēdelgemas nometnes mākslas dzīves bija tieši dekoratīvā māksla, jeb lietišķā māksla. Proti, tās varēja būt priespraudes, gredzeni, dažādas kastītes, cigarešu etvijas. Kādēļ? Tādēļ, ka tas nebija tikai veids, kā sevi mākslinieciski izpaust, bet arī tā bija iespēja nopelnīt naudu. Jo šie darbi tika arī tirgoti, starp citu rīkotas arī izstādes, kuras bija apmeklētas. Un gan beļģi, gan angļi labprāt izmanto iespēju iegādāties šos priekšmetus, lai arī tie nāca no nevisai kvalitatīva materiāla, jo nometnes apstākļi, protams, bija ierobežoti, bet tā vai citādi šis mākslinieckais izpildījums bija gan augstvērtīgs, lai vietējie vēlētos, piemēram, nopirkt kādu gredzenu vai kādu cigarešu etviju.